Sabiedrības tranzīta termināls ostas piestātnē Tirdzniecības kanālā ceturtdien, 22. novembrī, norisinājās kompleksās mācības tranzīta termināls 2012. Mācību laikā tika pārbaudīta iesaistīto dienestu gatavība un savstarpējā sadarbība, šajā reizē izspēlējot scenāriju, kurā ostas tankuģu piestātnē šķidrās kravas pārkraušanas laikā plīst caurule un notiek avārija, kuras rezultātā noplūst 10 tonnas naftas produktu. Mācību laikā īsto naftas produktu vietā tika izmantots popkorns, kas ir videi nekaitīgs.